Nu, labrīt. Labrīt. Pamodāmies Varšavā, mūsu skaistajā viesnīcā. Ar šo skaisto rīta skatu. Nu, labrīt, Gustaviņ. Tikai pie pārslā? Tie no rīta paši pateica labrīt. Jā, bet tu tagad saku restorānā. Tikai pie pārslām. Normāli kafijas krūze, kas ir ļoti liels retums. Kaut kāda omletīte ar sasiskām. Bet te ir vegānais stūrītis. Un te viss tāds arī tā pusaplīti aiziet, ja vien kaut kur tur meklē. Jā, un tur skats tāds uz to pusi, kur kaut ko būvē. Nu tā bijām paēst, jā, neesam sajūsmā, tāpēc, kad, pietrūka kaut kāds šis tam. Nē, salīdzinot ar citām viesnīcām, Jā. mēs varam spriest, bet tā jau visā ir normāli. Viss normāli, jā. Vegāniem ļoti labi izvēlēt. Tāpēc, jā, vegāniem tur bija vesels stūrītis, jā, tiešām tāds vegāniskais, kur varēja arī vegāni. Šito pusi jāiet. Tiešām? Sajūta, ka puses jau. Es domāju, kāpēc jūs ejat tā? Jā, bet kaut kas bišķiņ pietrūka tā kā, bet, protams, ka paēst jau varēja, jā. Tagad krāvējam mantas un laižam. Jā, krāvējam mantas un tad jau laižam tālāk uz baseiniem. Jo viesnīca šī tā laikam nepiedāvā baseinus, jā? Nē. Jā. Vispār Polijā tikai mazviesnīca piedāvā. Nē, nu ir, kur piedāvā, bet ne centrā. Tu nemaz Vai nu arī baigiet kosmiski piedāvā. Latvijā jau vēl mazāk. Jā, bet toties te ir atsevišķi akvaparks ļoti liels un plašs. Tāpēc ir Brauksim pārbaudīsim, kāds viņš tur ir. Labi, tā Nu, izskatās, ka arī diena būs tīri laba. Vai nav neviena mākoņa īsti nav? Jā. Un soliem mazliet arī lietu. Neizskatās. Vakar nebija tāds dūmakaināks. Busiņu tā kā limuzīna. mums vienmēr paveicās ar laikiem. Garš busiņš vienkārši. Lipšu! Līsja? Šitajā viesnīcā mēs Līsja? beidzam Līsja? atpūtu. Braucam tad tālāk. Tad savācamies, cik mums tagad ir pulkstens. Pulkstens mums ir 8:15. Mums vispār 9 kā vajadzētu izbraukt, jo Nu, kamēr mēs akvaparkā iebrauksim, kamēr jābūt kaut tikai kur 10. iebrauksim pa ceļam, nu klēnīte, mēs taču... jā, nē, jau kur apstāsimies, jā. Rinda. Nu, kamēr vēl varbūt vēl skatīsim, kas un kā, tad labāk laicīgāk, lai esam un tiešām Dievs. Liekas, ka ir kādi 10 tūkstoši jau. Kas tad es zinu, Tā kā- kā? Bye šis skaistais skats. Nu, ļoti skaisti. Paskat mākonīts bišķiņ, tāds dūmakains parādās, bet es domāju, ka cerams, ka mums šodien arī paveiksies tāpat kā mums visu laiku paveicās. Un mums nelīs. Kā šo sauc, Gustav? Flīģelis. Flēģelis, ne flīģelis. Gan ir kā ķieģelis, tikai flīģelis. Nē, mums jādod tur, mums ir Holiday Inn Express. Nu, labrīt no manīm arī. Es arī esmu dzīve vēl. Nu, ko? Esam izbraukuši no viesnīcas laukā. Laiks piespiest gāzes pedāli. Braucam tālāk baudīt dienu. Sestdienu. Ja kāds nezin. Bet tālūk. Tīdis jau noteikti pastāstīja, kur mēs braucam. Nu labi, tad es pastāstīšu, ja jau nepastāstīju. Braucam mēs šodien uz... Nu, Gustavs noteikti pateiks, jo tas jau reāli Gustavam visvairāk iet pie sirds. Nu, saki. Viņš tā kautrīgi, kas peldbaseins. Nu, es neteicu, ka tas ir peldbaseins tikai. Jā, tas nav peldbaseins, tas ir ūdens atrakciju parks. Un tas skaitās laikam viens no lielākajiem Polijā. Un arī viens no jaunākajiem, vai ne? Man liekas, ka jā, viņi 2-3 gadu atpakaļ atvērti. Jā. Nu, tur viņš ir tiešām liels un domāju, ka garlaicīgi nebūs. Tālūk. Tur gan mēs kaut kādas 4 stundas domājam būt, nezinu, vai mēs visu paspēsim, bet gan jau kaut ko jau paspēsim. Nu, es 4 stundām ilgāk negribu jau arī tur mērcēties tajos ūdeņos. Stundu pa vienai un 4 stundas. Nu, jā, dienu mērcēties es īsti arī negribu basēnos tu. 4 stundas būs man pa ilgu. Bet labi, jā, mums īstenībā šodien vēl tālāk viens plāns, kur mēs dosimies uz nākamo pilsētu, uz Lodžu, vai Lodz, kā viņi izrunā, īsti nezinu. Tikai latviski laikam Lodz. O jā, un tur jau mums būs arī saistīts vairāk jau ar Gustavu un Didži priekiem, man tā mazāka.
uz driftu. Nē, nu man jau arī patīk, bet nu varbūt bišķi mazāk. Jā, uz driftu. Grand finālu. Nu, cool, vai ne? Lai ko laiciņš mainās, vairs nav tik zilas debesis, bet tas jau nekas, it kā sauss tur tomēr ir, ka tas ir pats Mums jau nav svarīgākais tā saule īstenībā. Pagaidām mums vispār nav svarīgi, var arī lietus gāzt, jo mēs 4 stundas 5 būsim tajā basēnā un brauc ceļā. Bet vakarā jau galvenais ir nelīst. Bet nelīst arī nekas pagaidām. Nelīst, jā, pagaidām nelīst. Interesanti tas, ka mēs esam ļoti laicīgi, laikam būsim. Man rāda, ka mēs būsim 9:18. Kaut gan to akvaparku tu taisa vaļā tikai 10. Kas? Es tāpat domāju, ka 10 jau tur cilvēki būs rinda. Kaut kāda. Nu, nebūs rinda, saka, bet nu kaut kādi jau būs. Bet tomēr... Parasti uz 12. visi brauc. Nu jā, bet kādi jau Bet, arī katrā ziņā mēs ieņemsim labākās vietas, mēs būsim pirmie un visu Tieši izbaudīsim. tā, Foršāk, jā, tā ceru. Vismaz pirmās stundas mēs varēsim nestāvēt varbūt rindās tajās garajās, jo tur jau bija brīdinājums. Vienīgais tā kā atsauksmes sliktās bija garās rindas. Tā kā... Es domāju, tas vairāk arī uz vasaras sezonu. Tā ir īstāda sezonas beigas, man liekas, ja, un tur traki nevajadzētu būt. Jā, bet viņš ir ūdens atrast pāris un iekštelpā, tā kā es arī nezinu, vai tur baigi kaut ko baigi mainītas. Jo, nu... Redzēsim. Tā kā jā, mums ir cik mums vēl palicis braukt, 14 minūtes. Es braucu lēnītēm, te var braukt 120, bet es braucu taupu degvielu. Šis jarītis mums ēd 5,4 litri. Jā, pilsētā man rādīja 6, tagad jau nokrities līdz 5,4. Nu, vot. Esam klāt? Nu, vēl jau nē. Vienkārši Dīdis man bija jāliec mūsu telefonu, ir jāblogo. Labi, es noliku telefonu. Re, kur ir. Nu, var redzēt, jā. Tūlīt parādīšu, kā man tagad pārslēgt to kameru. Nezinu, nemāku. Tā vienkārši? Nu jā. Ok, labi. Tā ir kā blondi mati. Ei, tu Cilvēki jau esmu sabraukuši. Un ko es tev teicu? Ei, tu nos! Mēs nebūsim pirmie! Mēs nebūsim Es to jau zināju. Nostigoši liels! Es sen jau zināju, tādos ūdens attīstību parkos nekad nav tā, ka nav Man cilvēku. žien cilvēki tikai Nē, tie ir darbinieki. Jā. Nu, es domāju, gan viņas darbu atbrauc kādu laiku pirms. Nu, bet paskaties otrā pusē, kas tie tur sēž. Vienkārši izdomāja atbraukt pasēdēt 9 no rīta pie Santago. Un tādu tu maz. Abi nofilmēja, kā izskatās no ārpuses. Mēs apbrauksim tagad reku pie palmām un nofotografēsimies. Jā, šis ir tas. Šie cilvēki reāli gaida Ārā. pusstundu. Un re, kur arī ir meitene ar sievieti. Tu ies pa labi. Kāda meitene? Un tāda? Meitene ar sievieti. Nopietni. Mēs esam 9:20 un 10 varās vaļā uz 40. Bet viņi visticamāk ir autobusu atbraukuši. Es tā domāju. Atbrauksim apkārt. Un tāda? Ir rindiņa, varbūt arī vēlāk sastāsies vēl rinda, tāpēc viņi gaida laicīgi. Jā. Izēja. Tas Gustavs. Pārēķi. Nu, taču aizēja. Nu, va, truba, reku melnā truba. Šitā gara darbinieks, izskatā. kur ir Jūs ar jālaida. citu šitā gara truba ir. Jā. Nu, vod, nu liels. Nu, lielāks nekā Lībāku parks. Un tev ir lielāk. Nu, vot atbraucām, jā, kā Velīna te pastāstīja, jā. Esam pie lielā akvaparka palmas. Šķiet, ka esam kaut kādā Kiprā atbraukuši. Mūsu pelēcītis. Ārā diezgan silts ir īstenībā. Un es dzirdu, tur kaut ko kā vilciens brauc. Nezinu, gan vai silts ir ārā. Dzirdi? Sēdzēs, bet viņš kaut ko... Jā, tas ir Kāds vilciens. ir vilciens? Dzirdēt, ka viņš tādu. Nu, kur rinda jau stāv. Cilvēki jau kādu stundu droši vien gaida. Bet Latvijas atbrauc. Kur? Tur ir Volvo. Nu, tā arī varētu būt. Uztaisīsim bildi, apsēdīsimies šā soliņa. Tā ir palmas foršas, jā? Un uzraksts Santago, jā? Santago. Izrādās, ka var laiž jau laicīgi iekšā jau. Tā arī tagad pusē 10 jau ielaid iekšā jau. Jā, var viņi stāvēs vēl rindā pēc biļešu pikšanas, bet mēs jau, Elīna vakardien jau nopirka. To iesaka laicīgi darīt, tāpēc, kad, es domāju, tas vairāk sezonā atkarīgs, jo tad var arī netikt iekšā, ja tur ir pārbāsts. Tā vismaz garantē, ka tu tiksi taču iekšā. Tā, nu tad ņemsim mūsu pekeles. Nu ļoti laicīgi visu darām, vai ne? Labi, ka lai es ātrāk iekšā varu tāpēc, lai saģērtu, sagatavos un tad 10. atver vārds un visi skrien uz trubām. Viss ir aizņemts un viss
uzreiz rindas. Tad kāda? Nu, iesim iekšā. Santiago. Kāda? Vienkārši cilvēki saprot, ka augsts ir jāiet līdzi. Jā, paskat. Lidostā. Kā lidostā. O, kādas flīzes. O, Čem līdzi? paskat, bet te es attaisīs rindām. Trubu. Nu jā, tas izrādās, ka laikam ir ļoti daudz rindas. Tā kā nāk cilvēki. Nu, re, kur var apskatīties, kāds tas visa pasaule izskatās. Pagaidi. A tu tāda liela sievietes galva arī ir, nezinu? Wow, gribu pie viņas iet. Mēs iesim tur droši vien bērnu laukumiņā tikai. Kas? Mēs iesim bērnu laukumiņā tikai laikam. Mēs taču mums pareizo rindu aizgājām. Parasti tie, kas nopērk online, tiem ir... Bet es domāju, ka Īsāk. varbūt online pirmos laidīs. Nepaskat. Domāts, ka viņi nopirks biļetes, tā kā Jā. Nu, es tā domāju. Arī tā domāju. Mums arī Nu, katrā ziņā vēl nav pat 10 cilvēki ir saradušies ļoti daudz. Tā jābrauc ir tiešām uz 9, man liekas. 9:20 stāvēja pāris cilvēki ārā un tagad jau paskat saskrēja. Man liekas, kaut kāds autobus atbrauca. Jo vienā mirklī ir ļoti daudz cilvēku atbrauca. Nu, re, tiekam pie kasēm, kā mēs esam visu samaksājuši, cilvēku gaida. Gaida diezgan daudz, lai tiksim iekšā. Biļetes mēs nopirkām laicīgi. Pa telefonu neko nevajag drukāt. Tiksim iekšā. Viss jau kā standartā, akvaparkā. Plus mīnus. Šī? 3. Iedos mums. Dorosły? Jā. Dziecko. Jā. Szatnia. C. D. D. Changing room. D. For me? D. Ja. For all, yes. For all, yeah, for family. D, yeah? D, Yeah. D. Yes. Okay. Any cabinets with a green light. Okay. Okay, thank you. Nu, iedevums aprocis. Mums jāiet ir uz D. D, laikam teica. Interesanti, ka viņi nerunāja angliski. Arī, ka tādas vieļas paņemt. Vai, ka paskaties var... Pagaidām, protams, ka maksu. Bet mums nevajag Un tā ir, ka var samaksāt arī kartumājas pat vielēm, ja nu galdu gadījumā aizmirstās kāds vielīts. Un tad mēs varam izvēlēt, kur mēs ejam tuvāk basēnam kaut kur. Jā, nē, lai tas tuvāk. Labi. Te baigi. Smuki. Jā. Nu, ko esam iekšā? Un pavērās šāds tas skats. Esam gandrīz pirmie, pat ka palmas īstas. Tur apgulties, tev ir ieņēmuši vietas kāds, jā? Bet šis nav lielākais baseins, man liekas. Vēl lielās par šito? Man vēl liekas jāapskatās kartē. Ieņemam šeit vietu? Zem palmas? Nu varam, jā. Viņām nelabāk, Bet vai mēs tā plunžāsimies pa šajienu, te iesildīsimies? pēc tam mēs nebūsim. Nu jā. Nu, laikam Elīnai taisnībā, pēc tam vairs vietas nebūs, visi jau baigi ieņem vietas, jā, paskaties. Ar kaut kur dziļā? Nē, dziļāk nebūs pats. Bet tur var paskatīt tā kā džungļos ielīs Mēs tādos. varam redzēt, kā kāds Jā, jā. uzstājās. Tālāk ir. Mēs aiziesim ar Gustaviņu. Paskatāmies ar paložņā pa džungļiem. Paskat, īsti kā starp palmā. Šeit. Paskat, var apgulties, piemēram, šitā te. Un... Nu jā, es gribu te. Nē, vajag tā. Nu jā, baigi tāla. Jā. Bet forši te ir itīgi tagad džungļos. Gustavam droši vien gribētos mājās šitā, vai ne? Un tu vari... Ļoti labi, iesim tālāk. Iesim paskatīsimies, kas mums te tālāk ir. Tev čībiņas nolikt. Vielīšu pakā. Salģiku nopirkt laikam. Bet te ir nenormāli karsts, reāli kā siltē, kā Kiprā. Gustavs jau ir. Ūdens ir kaut karsts, viņš ir īstenībā. Tas ir ļoti silts ūdens. Baigi siltais ūdens. Mazliet. Te bērnu laukumiņš, redzi? Mazākajiem. Jā, te var rekur līdz 1,20 m. No, Gustavs iesvētīs džakuzī. Ar burbulīšu kamēr.
Pie Gustaviņa. Gustavs tāds ņurcējs, jā? No. Tur sēdē? Jā, apsērā. Jā. Tur pasēdē, pamastēt muguriņu. Jā. Kas tur ir? Ekurīt rūbas. Aha. Kas notika? Viņš tik iepliesa. Kurš? Sados tu pa muti? Šitas bērns. Sados pa muti? Viņš tikai muguras pielieci. Viņš ir pēcīgs, tāpēc, ka te jau jauns viss vēl ir. Man viņš vēl viss tāds kārtīgi strādā arī. Ejam tālāk. Ejam ekskursijā sākumā, lai varam nolikt kameru. Tā kā kamera jau grūti jau visu. Tad gribās kaut ko ievlogot, lai atcerētos, kā tā īsti bija. Tu nevar saprast, kuru pusi skriet. Latvieši arī te atsabraukuši, jau dzird latviešu valodu. Tā. Wow. Labais, ne? Tā bišķiņ. Ritīgs kosmos. Tipā viņš pats uzbrauks augšā? Nē, ir kaut kā jādodas augšā un tad tur jau būs viņi. Nu tāpēc, ka redzi, te ir pacēlājs, lai nav pašam jānēsā. Viņa jau uzceļ augšā. Tā ir saprotam. Ejam augšā. Skatīt. Jā. Te, tur. Nevar saprast, kur pusi skriet. Wow! Paskaties. Kosmos vienkārši. No, tramplīns tur rekas, tur tās ritīgs. Nē, tur nav. Nē, tur nav. Nu jā, iet atpakaļ, mēs laikam aizgājām kaut uz aizmuguri, bet īstās... Jā. Nu, tāpēc iziesim ekskursijā sākumā, paskatīsimies, kas te kur kas ir. Wow, cilvēki jau cik daudz. Pulkstenis bišķiņ pāri 10. Es varu iedomāties, kas te notiek sezonā, vasarā. Cik ilgi gaidīju, beidzot sagaidīju. Nu kā bija? Saka, nepļauj tikai, ja, bet es tā bļāva pat, tur bija tāds vienkārši brauc. Jā, tu brauc, tad ņem. Tā, pa trubām pārdījāmies, kamera tad līdz neņēma, jo uz trubām neļauj ņemt kameras līdzi. Protams, jau tur viņa var kaut kur pazust, iesprūst, nezinu, kaut kas notika. Tāpēc tagad mazliet izšļūcām pa trubām. Tā reku visi gaida Viļņus, it kā vajadzētu pēc laika būt. Viņos varbūt, kur ir Elīna palikusi ar Gustavu.
nav. Tur viņi ir. Jā, pulkstens ir 11. Cilvēku nežēlīgi daudz. Nu, es teiktu, ka vasarā te noteikti nav, man liekas, jēgas braukt uz tām trubām, tur gaidīšana varētu būt ļoti ilga. Tagad pa lielam, laikam, mēs lielāko daļu trubas izbraucām, izņemot melno, kas ir pati garākā, pati ekšanīgākā, bet tur tiešām jau tagad stāv rindas baigi garā. Bet vajadzētu kaut kā izstāvēt to rindu, mums vienreiz izbraukt vajadzētu. Ir kaut kāds noteikts grafiks, kurā sākās viļņi tad. Tagad sākās. Es pafilmēsim, kā tur Gustav Relīni iet. Viņš jau sagatavojušies gāju. Maļčiks. Gustavs ir rekur. Tur arī bāriņš te ir ūdenī. Relīni, kur aizies. Tur sēdēt, forši ūdenī. Turpat ārā var izpaldēt. Es viņu kā saldējumu kokteili gribētu. Tev par dziļu? Jā. Nemāki peldēt? Nemāki peldēt? No, tev aiziet vēl, ne? Dziļāk tev nav? No, iziesi? Te paturēt. Iesim apsēdīsimies. Apsēdīsimies pie bāra. Arī pa maliņu. Te ir augstāks, jā. Var sēdēt. Viņi jau kaut ko grib izvēlēties. No? Pīvo. Neko nesaproti, kas te ir? Aiz kofiju pīvo, tas ir alus. Kokteili, alkohols, pinakolāna kokteili. Jāprasa droši vien, kas tas ir? Tas nav bērniem kaut kas? Nav, ne, tie ir maitai vai rumģā. Paņēmām pa smūtiem, jā? Kaut kāds. No? Kāds ir? Jā, bišķiņ. Ja mēs esam šeit, mums ir jāizpeld ārā. Ārā var izpeldēt, oktobrī papeldēties. Kur tu iesi? Uz kuru pusi? Tur ir izēja. Mēs esam ārā. Nē, nu it kā jau nav augsti, tad nelieli. Nu nav, protams, ka augsti. Ūdens jau ir tāds pats kā iekšā, silts. Kā tev, Gustav, viņi ir augsti? Silti, domā, ka ir silti. Viņam gan nav siltīs. No, tas var skatās, tas nabaks sēž. Viņš nevarēja, lai sēdēsiet iekšā? Ko? Viņš nevarēja sēdēt ūdenī? Gan jau viņi mainās. Bet nabagam jāsēž, viņš laimīgs neizskatās. Viņš gan slikām kājām vēl jāstāj. Nu jā, pareizi viņam šī, jā, nu kas jāglāb kāds. Kur džakūzi ir pilnīgi kūp. Tur viss aizņemts ir, tur viss aizņemts. Tur nav ieslēgts. Tur nevar ieslēgt tālāk. Tur līdz galam aizējot. Nu, vsjo. 4 stundas esam iztestējuši, tikko samaksājām rēķinu. Kas cenotiem? Jā? Un tā kā jādabīties mūsu pēc tam. Nebūtu. Water. Labi, man labi, ka gaidīja nefilmēšu. Jā, par to trubu mēs arī nobraucām. Tev visādas... Jā, vējam. Maz, ka tā rindas nav nevienas, jā. Lielākā daļa atbrauc no rīta. Ko? Tur jau pilns ir. Jā, tur ir pilns. Nu, tagad tālāk uzbraucam uz Lodzu. Trijos esam viesnīcē, tad... Kas tā pa naudiņu nekur? Poļu naudiņu. Ko piemiņu arī paņemt. Tad mēs varam paspēt arī uz atklāšanu. Davai taisamies. Nu, davai taisamies. Tā pulkstens mums ir 2, tātad pabijāmies 4 stundas kopumā. Man liekas, ka pilnībā pietiek. Visām trubām mēs noardījāmies apmēram 2,5 stundas. Tad tā pačilojām. Un tad gājām pārēst, pārēdām turpat uz vietas. Visi paņēmām pa makaronu porcijai, visās dažādas makaronas. Tā kā var pārēst tur gan pizzas, gan makaronas, visu kaut ko varēja pārēst uz vietas. Neko daudz nesamaksāja. Kopējais rēķins man ir arī ar ledus kafiju 23 eiro. 23, 22. Jā. Nu, katrā ziņā cenas ir ļoti normālas. Nu tā, esam Lodzā, vai Lodžā, laikam latviski Lodza saucās.
Pilsēta kā pilsēta tāda. Elīna saka, arī līdzīga Rīgai. Man liekas, ka starp Rīgu un Liepāju, ja brauc mazi tramvajiņi, tāds kā Liepājā. Laikam esam uz galvenās ielas tagad. Kā ir pilsētā kaut kādi luksafori. Nu jā, bet šī ir tāds nogurums tagad. Labi, ka nebija tālu jābrauc, stunda bija līdz šeit jābrauc. Pagulēt kā stundas divas. Šosēs varēja maukt 140, bet es braucu tā 120, bet tā mašīna ir tāda nedroša, man liekas. Un ar ekonomējām degvielu 5,3 litri. Nu tā, esam mūsu 319 numuriņā. Mocīsimies mēs. Iedošu. Jā, bet viņa aizņem. Nē, mums zaļiem jābūt. Augres otrādā. 319. Nu tā izrādās, ka kartiņa kaut kas nebija kārtīgi, aizgāja pie administratora, viņš pārreģistrēja to kartiņu pa jaunam un tikām iekšā, nu kas mums te ir? Mums ir 4 gultas, mēs varam kādu savākt no kādu drifteri atnes, jā. Nu, kurš vinnēs driftā, to mēs paņemsim šeit. Jā, nu, pavēlti. Jā, Gustav? Nu nav tik glauni kā tur. Vai, kas skatus biskis? Tad sēd, ka šeit būtu kāds muzejs. Vai veca pils. Viņš atgādīja, tad, kad mēs palikām tur tajā tērnā pilītē. Nu, viņas ir tās vecās ēkas tās, nu, ko viņi iztaisīja? Nu tā, nometām mantas viesnīcā, neko ilgi arī neuzkavējāmies. Elīna tur mazliet pataisnoja laikam matas, lai gludāk jau būtu. Tad jau laižam tagad uz driftu, cik mums te rāda, kad Google jāiet, kad 20 minūtes, apmēram 19, tā precīzi kā stramēs. Nē, mums jāiet uz priekšu. Tā jā, šeit ir šaurāks sliedas nekā, jā. Te ir tās kā štajā Liepājā, jā. Ejam pāri? Nu pagaidi, ir arī sarkanā gaismiņa. Nu tuvojamies arēnai, jā, ka tā iela, kur ir ļoti daudz mašīnas salītas, te ir parkings pilns, visur parkings pilns. Arī Driftmasters bija paziņojis, ka mašīnas var likt tur līdz pat mūsu viesnīcai. Nu, kāds gabaliņš tomēr ir jāiet, es nezinu, vai atpakaļ domājam, varbūt kādu voltiņu varētu paņemt boltiņu. Un nezinu, mums ir daudz tālu būs jāiet, jo... Nu jā, būsim bišķiņ paguruši, jā. Nē, bet mēs jau vietu... Tā jau nav baigi tālu, bet tomēr pastaiga. Man liekas, ka sagurums ir bišķiņ no tā akvaparka. Nu, tas ir vēl loģiski, vakariem nebija tās sagurums. Jā, mēs vakariem nostaigājām tomēr cik? 15,000 kilometrus. Nē, bet sojas. Jā, tā kā tā, nu. Kilometrs. Labi, kā būs, tā būs, skatīsimies. Katrā ziņā kur ir arēna. Un tūlīt jau iesim iekšā. Un tā esam pie kasēm. Sākumā laikam jādabā aprocis ir. Tur kaut rindas stāv, mēs ielīdām kaut kādā mazākā rindās. Nezinu, kāpēc viņi stāv tajā pašā rindās. Tā ko atšķirās, es nevaru saprast īsti. Ar ko atšķirās tā rindā no šitās rindas. To viņi uzzinātu. Jā, varbūt mums te nemaz nelaidīs. Nu, esam iekšā arēnā, paskatīsimies to, kā izskatās, kur mēs esam ielīduši iekšā tagad vispār. Nu, labāka vieta jau būtu kaut kur centrā pa vidu. Ko mēs varam vēl mēs pamainīt? Kā viņš brauc? Tur ir vips, mums vislabāk mēs būtu tur. Kura? Nā, te ir, zin kā, vajadzētu tur, nemaz nevar izlīst cauri. Repuģēja sektor, kur te mums tur ir labākais? Tur man liekas labāk. Idejam ārā un aizņem uz to pusi vienkārši. Jā. Divas vietas vēl arī ir. Vēl ir, jā. Nu, davai ejam. Jā, ceras, kur palika, bet kādā ziņā esam apsēdušies, manuprāt, tīri labā vietā. Izskatās arī pēc tribīnēm, ka šeit varētu būt labas vietas, jo cilvēki vairāk arī šeit mēģina apsēsties. Tur ir VIP loģes. Gaidam. It kā 5:30 sākās, mums tagad ir bez 15:05 kaut kādi, bet gan jau sāksies bišķiņ ātrāk kaut kādi jau rosībām kaut kas. Tur kāda parāde būs forši. Elīna aizgāja pameklēt kaut ko dzert, kas ir interesanti, ka te baigi neskatās, ko tu nes iekšā. Te katram ir kāda blašķīte, šmīga, čipši, visu paņēmuši līdzi ir. Baigi, it kā pārbauda, it kā tur rakstīs, ka neko nevar nest iekšā, bet jā, nu es bez problēmām ienesu mazu ūdens pudeli, kas man bija iesākta, kur es biju aizmirsis, aizmugurēju kabatā, bet jā, nu katrā ziņā Elīna arī aizgāja pameklēt kaut ko padzerties.
Tā pulkstens 5 kaut kāds maziņš ekšeniņš kaut kādi staigā čaļi un gaisa pistolēs kaut kā. Viņš nevar saprast, kas tāds ir, kaut kas tāds mīksts izskatās, varbūt kaut tēkrekli vai kaut kas tāds. Ir paciņa laukā. Jā. Kas ir? Es nezinu, es tiešām nezinu. Varbūt čupiņa ar naudu? Es domāju, tas ir kaut kāds panu tēkrekli vai kaut kas tam līdzīgs varbūt. Nu, bēdīgs sākums. Uz starta neizbrauca pats pirmais I Conor słuchajcie, ze mną Shanahan. jest Max Hadicz. Najważniejsze jest to, że jest ok. Majka Maricirma nie odwrót. Wszystko w porządku na początku. Dajcie mu wielkie brawa, ja od was usłyszę Max Hadicz! Jā, tikko viņš nošķīlās sienā. Okay, Max, so first of all, it's good that you are all alive. Mēs tā izskrējām pačurā, kamēr vāc. Kas ir? Reku Jarko treš. Randalu. Jā, reku visi viņi tusē tagad. Kamēr mašīnu vāc nost, ātreiz es pačurā. Rinda tāda kāda ir, tāda arī palikusi. Tur jāstāv vēl ilgi. Kur ir visi? Jā, rekur ir visi. Atvedā no avārijas. Davai ejam. I lecimy! Pilnītis iet. Kamēr viņš ir tāds. Czegoś takiego jeszcze Teraz nie Tiri widziałem, się że like. naprawdę w górę ręce! I wszyscy wstajemy! Jeszcze! Dalej! Wow! Coś niesamowitego! Zostawia sobie na troszkę miejsca Dawid Karkosik, żeby wrzucić się sam w górę. Jest i spinę! Bawimy się na Drift Masters! I w górę, unieście wasze ręce w górę! The last battle of the night. Here we go. Off the line, no messing around from Vincent. Look at this, and Evans chases him down straight away. Tentative initiation, but oh! And Vincent puts the car into a spin. Are you kidding me? Are you kidding me? It's Oliver Evans. Oliver Evans has won the final of Drift Masters, and nobody would ever have called it. The dream has come through. Underdog victories, the best in the business, going door to door. And next year we get to do it all again. And right now, James Dean, Peter Vjainsek and Oliver Evans spray the champagne in front of their friends, their families and crews. Heartwarming moments, Becky. Nu, karoči lieta tāda. Tikām līdz top 16. Sāka līt lietus. Gustavam ir augsti, kakliņš sāk. Ko tu bērnu mocīsim, jā? Brauksim vēl mājās. 9 taisās jau. Nu jā, nu, katrā ziņā dēļ slapjās trases arī tas drifts palika tāds, nu kā jau drifts Lietuva, jā. Tā kā dosimies no mājās tagad. Gribējās jau redzēt to finālu, bet nu... Man arī Jā, bet vējš, lietas vēl. Kāpēc nevarēja sagaidīt 2 stundas pagaidīt viņš? Vai ne? Jā, nu neko darīt. Katrā ziņā lielākā daļa noskatījāmies un bija. Tā kā tagad mēģināsim atrast veidu, kā tikt mājās. Tāds variants, ka varbūt Bolt skūterīti ņem. Nu ko, Bolt skūterīšus paņem? Arī vienkārši noskanēja viss kārtībā. Jā, tā kā ir. Brauksim ar... Tagad, kuru pusi? Jā, tagad dēļ. No. Tā, nu labi, braucam. Nu, veiksmīgi esam tikuši viesnīcā. Ar skūterīti bija daudz ātrāk kā ar kājām. Man tikai rokas nosala. Puņķi arī klāt. Nu, es jau domāju, ka tas būs nezinu. Man nebūs traki. Nu tā, esam modušies. Ārā kāda mums šodien diena. Būs vakar palija lietas, bet šodien arī varētu kaut kas nolīt varbūt. Tā kā mazliet aizpampuši esam, labi izgulējāmies, bet iesim tagad pārēst. Pabraukastoties, pulkstens mums ir višķiem pāri 8. Nu tā, esam pabraukastojuši, brokastis līdzīgs, tāpat kā iepriekšējā viesnīcā. Es nezinu, labāk, sliktāk? Nu, normāls, jā. Nebija tā, nu manā domāju nebija, bet nu. Nu jā, bet normāli. Viņam omlete kaut kāda baigi tāda jēla tāda. Tā kā tagad ir pulkstens 9.
taisamies, jo 10. mums noteikti jāizbrauc, ir tāpēc, ka 2 stundas jābrauc līdz lidostai. Jā, mums vēl ir mērķis tāds, ka mums vajag atrast Gustavam karodziņu Polijas. Bet šodien par cik ir svētdiena, es nezinu, vai mēs kādu veikalu atradīsim šeit pilsētā, tā, kas strādā no rīta. Sliktajā gadījumā ir lidostā karodziņš, jā. Tas, ko Elīna domā, ka viņš maksā 8 eiro, bet īstenībā tur bija 8 zloti. Nu tā gadās, jā. 8 zloti mums ir kaut 2 eiro droši vien. Nu ir всё. Nolikām atslēdziņas, atdevām. Te vēsāks? Jā, vēsāks, tagad tāds rudenīgs, ne? Tāds vējš, jā. Rudenīgs, jā. Kāpēc es šodien brauksim mājās? Kaut kur mums viesnīcas numuriņi bija laikam kaut kur tur, jā. Tagad mūsu Jarītis vedīs mūsu lidostā, 2 stundas jābrauc. Daudz. Tā mēs ceļu izvēlējāmies uz lidostu īsāku, bet pēc laika garāku, lai nebūtu visu laiku pa to bāni jābrauc un būtu interesantāk. Ceļš ar vien šaurāks un šaurāks paliek. Mēs paskatāmies, kāda Polija izskatās laukos mazliet, kur pārdot kaut ko zemīt un nopirkt. Tiek braucam pār tādu mazu tiltiņu. Un daudz. Ej, tik krokodili, nav? Tā interesanti. It kā ceļš rādās. Vēl šaurāks Polijā. Es ceru, ka mēs beigās neiebraucam tādā meža takā vai purva takā. Nu ir šaurs. Labs ceļš tā glūts. Bet jā, glūts un asfaltīņš. Tā kā noteikti Latvijā būtu zeminieciņš, vai ne? Kur atkal auga āboļi, poļu. Tā tie mums arī ienāka. Reāli gribētos. Nedrīkst jau iet paņemt tur, ne? Tas jau no tos nāc. Nu, tur jau tā lieta, ka nav. Bet šitie mums visi nonāka. Pie mums poļu ābolīši. Nu, vot. Tagad jau laikam bišķi sakatīgāks ceļš parādīsies. Jā. Nu, tagad jau esam jau uz normālu ceļu. Nu, kaut kā tā. Cik skaists rudens tomēr ir. Te ļoti dzeltens, viss jau sarkans, oranžs, dzeltens izskatās. Ieraucām jau kaut kādā pilsētā, bet nu bija ļoti skaisti slapas kokiem. Tā, čipat pildīja degvielu. Viss. Pilns? O, var darīt. Jā, paskatās. Tas nav pilns. Vai ātri uzpildījās. Tik. 20 decimetri, cik tas ir litros. Nu jā, mēs esam pie lidostas, jo varēja redzēt, ka Rainerīs tikko pacēlās gaisā. Jā, ir pilns. Labi, es aizvēršu samaksā. Nu tā, degvielu uzpildījām. Tikko decimetros, to degvielu. Rēķina, samaksā 132 zloti. Cik tas sanāks? 133 gan arī, vai? Pēc tam vēl paskatīšos, izkalkulēšu, cik tas sanāk degvielā mums šis brauciens un cik mēs arī nobraucām šobrīd. Mums ir 6295 nobraukums. Nu tā, un tad skrienam uz lidostu tagad. Nu tā, mašīnu noparkojām, tepat, kur paņēmām, turpat nolikām šeit. Viss jau aizskrēja, paskatāmies, viss ir kārtībā. Jā, mēs jau neko ar to mašīnu baigi nedarījām. Izbraucām tikai pāris līkumus. Tā. Parking tiketu nezinu, vai vajadzēja ņemt līdzi vai nevajadzēja. Nu, atlidostā skrienam, cikos mums jau ir vaļā, jau viss, jā? Jā. Viss jau lidojam iekšā, dabējam karodziņu. 8 eiro vai 8 zloti? Nu ko? Tad laidamies iekšā, jā? Nu kā, karodziņš līva vējiņa. Tik sēdz, ka tas kāds nenoplīst. Tad investēt stāvu tur. Mēs arī kaut kādā rindā stāvēsim, ne? Stāvēsim. Kaut kur, bet cepuri gan ir aizpūts. Nu ko, lidojām. Kāpjam no iekšā. Baigies prikals, ja esi lidmašīnā, čipši bišķi uzpūšās. Pilnībā. Tā pakarī sapūtas. Tad gaisā esam. Es domāju, jā, spiediens kaut kāds. Spiediens. Tas tāpēc, kad tos hēlija baloni augstumā uzreiz saraujās. Bet vēl kā hēlija balons. Pilnīgi. Es redzēju uzpūtas jau tādu čipus. Labais. Nu i всё, esam Rīgā.
Rīga, Tas Rīga. laiks. Jā, laiks tāds pats, pilnīgi, bet bez kādām izmaiņām. Tagad iesim gaidīt autobusu, jo tam visam tur bariņam jāsalina ir autobusā. Labi, ka mums tālu nav jābrauc. Tā, nu esam pie mašīnas. Mašīnai viss ir kārtībā izskatās, jā? Sēnes! Oh, kāds ir sadauzījis? Nē. Vārdā liene. Jā, tā kā stikli vietā, liteki uz vietas ir. Tā ir viss kārtībā. Tagad jautājums ir, vai atslēgas ir. Tā, esam mājās. Attaisīs mums durvis. Laid iekšā. Paskatīsimies, kā uzvedās mums ir mazie bumbulīši. Ko viņi teiks? Ir apkārt mums. Jā! Šiau! Gaidīji! Ko? Gaidīji! Gaidīji! Ko? Čau! Čau! Uztaisīju. Jā! Arī gribu, jā. A, kur otrs? Jā. Guļ? Uztaisīju.